Ir kāda anekdote, kura pārfrāzētā atbilstoši Latvijas situācijas skan šādi: par Latviju lido krīze. Kādā ziņā šī policijas mašīnai šokad ir pienācis gals. Es pasaku, Orlo, tu tur muti vienreiz, tu vispār nejēgais pēdējais. Aizrāda pār ētikas kodeksa pārkāpumu. Labi. To es viņam pateikšu vēlāk. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svirma aizver muti. Un es... Kas es esmu? Neatkarības diena ir svirma aizver muti. Redzot tādu notikumu pavērsienu, vīrietim miegs pārgāja nekavējoties. Es esmu Romas katoļu baznīcas priesteris un rokas nos. Jā, labi, izskatīt lūdzu. Nenākšies ārā. Es izprovocēju šāpjumus, sāk stecēt asariņus no vāveres. Pucīs iecirkne. Šūdam. Varēs vafeli nestāvoši sūdāt. Katrā valstī neatkarības diena ir svinamā diena. Tātad ko Kabano kungs domāja ar 11. un 18. novembra izņemšanu no svinamo dienu statusa? Viņš domāja ar Latvijas valstiskuma izmaiņām. Un tā mēs tagad tukšus salmus kuļām, lai tas tur, kreisais, zvēru un putnu dārs, varētu par mums ņirgāties. Būsim vienoti! Paldies, deputāta kungs, jums aizrāda par sarunāšanos ar zāli. 10 dienu bez maizes skumos. Ar tādu izdzīvošanas skolu varēs lepoties Gins Gaiķēns, kurš iepratī valdības namam protestē jau kopš pagājušās nedēļas pirmdienas. Tāpēc mums ir nelaime valstī, tomēr saimā pārstāvji no reģioniem ir ļoti daudz ievēlēti. Kāpēc ir nelaime valstī? Mēs tagad diskutējam, ka pēc nav pārstāvji no reģioniem. Kāpēc ir nelaime valstī? Ir plašā pulkā ievēlēt no visām partijām. Kāpēc ir nelaime valstī? Kādu atbildi jūs gaidat? Ja jums tāda ir, dejam kādu? Šodien ir diskusija par konkrētu tēmu, un es runāju tieši tāpēc, ka... Tēma ir, no kurienes nelaime valstī. Tā ir tēma. Vai arī visatļautība. Bet oligarhija vairāk tā kā mīts. Redziet, es domāju, ka mēs... Jā vai nē? Klausieties, es par oligarhiem tiešām neko nezinu. Negribu arī zināt. Varbūt būs jāzina. Katrā valstī valsts neatkarības diena ir svirma aizver muti. Arī cik smieklīgi ir šī Oļegas Naroka parādīja, ka došu pa muguru bortā iekšā, tad, šobrīd tas nav smieklīgās, tas cik minūtes. Etniskajā mazākumā. Ļoti labi redzējām un sapratām, diena ir svirma aizver muti. Un tā es diskutēju viņu par tādu ļoti skaistu jautājumu par reģionālo sporta centru koncepciju. Ko viņš teica, ka viņš tūlīt man iedos. Tur no plauktu blakus konjaku pudelēm, bet viņi tur nebija.
Un viņš teica, pameklējuši, pēc 15 minūtēm. Un viņš teica, viņš teica, nesabojāsim to sarunu, un es viņā jums atsūtīšu. Un es viņam vēl 3 reizes jautāju. Un ticiet vai neticiet, ir pagājuši 4 gadi. Un es neesmu redzējuši reģionālo sporta centru koncepciju. Ģeniāls dokuments. Vai Vinteļkungs, vai jūs esat lietas kurs, ka notiek tomēr translācija no šīs zāles? Jā. Un tad tā translācija arī notiek internetu, un to visi redz. Ne tikai Kavāts kungs, piemēram, un arī citi domas darbinieki, kas ir pieredzējuši. Es nedomāju, ka daudzi tik tādi, garīgi nestabili cilvēki, kas tik vēl naktī skatās internetā domas sēdes. Es nezinu, ir jau tāds pārējais doji posļi polnoči vai kas, bet, jo es jums pastāstīšu kā dakteris, jo ir simpātiskā un parasimpātiskā nervu sistēma. Un vasarā dienā ņem pārsvaru simpātiskā un naktī atkal parasimpātiskā, un tā viņas mainās. Un tas drusku arī ir saistīts ar vielu maiņu, arī ar dažādu endomorfīnu izdalīšanos, un tad arī cilvēkam tā domāšana mazliet un tā. Vienmēr sakot... Vinteļkungs 5 minūtes ir cauri, vai 3 minūtes? 3 vēl, jā. 3. Arī lemjot par nākamā gada budžetu, kurš izraisīs skaļus arotbiedrību un studentu protestus, un kurā plānota krasa nodokļu celšana, Saeimas deputāti pamanījušies atrast dažādus veidus, kā kavēt laiku te 13 stundas garajā sēdē. Tautas kalpi tajā uzspēlēja pokeri, sniedza saviem partijas biedriem ārsta konsultācijas un nobalsoja savu kolēģi vietā, kuriem pietrūka pacietības sagaidīt sēdes beigas. Katrā stāstā jābūt supervaroņiem, ņem to visu vieglāk, ņem to visu vieglāk, dzīvē viss kā kino, acis nenožūst, tev ciešāk, veries visā ciešāk, katrā stāstā jābūt supervaroņiem. Kas tur uzskatās vispār tur uz galdā? Salāti, visus gaļa, viss kas. Nē, tur normāli, turas. Tur nav nemaz tā karsta. Čers. Bļet, atkal Bagdānam. Par budžetu. Arī ir atbalstīts kolēģis, vai ir interesi uzklausīties ziņojumu par lēmumu projektu 885. Paldies Kristovsko kungam, Rubinas kundze lūdzu. Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas pilsētmēru paktu. Savas pilnvaru, to viņš nedrīkstēja darīt. Nu, un pēc manas apakšanas nē. Un centējis Laksters arī vainīgi, Godmans arī vainīgi. No saviem drauguļiem, tāpēc jau mums nav. Ne tikai piensaimniecība brūka vicas joma, gan vicelība, gan viss. Pašreiz nav iespējams nevienu dokumentu dabūt no pašvaldību, jo Rīgas doma ir pakļauta šitai Saeimai. Tomēr, lieciet no mandāta, neiet uz ātrāko pazūdiet. Nelai. Ну, граждане, депутаты, министры и бизнесмены, кто
Кто хочет подработать? Я. Да подождите. На сегодня наряды. Рижская дума 2 человека. Я. Подождите вы. Огласите весь список, пожалуйста. Итак, Министерство сообщения. Я. Премьер-министр. Я. Президент. Я. А также я. Да подождите вы, господин Шлессерс. На вас персональный наряд. На все 4 года. Возьмите, господин Ушаков.